Arī šobrīd mēs atrodamies Andrupenē, kad tas ir Latgalē, aptuveni 17 km no Dagdas, un šeit norisinās jauno skautu un gaidu vadītāju vietnieku kursi. Katrā ziņā šobrīd dalībniekiem ir darba fāze, kurā viņiem pusotras diennakts laikā ir jātiek galā ar 30 uzdevumiem, kas sevi ietver visu, sākot no nometnes infrastruktūras izveidošanas, beidzot ar savu kopa gara celšanu, izveidojot kopu karodziņu, kopu saucienu, dziesmu, trīsstūri. Visu to, kas ir nepieciešams, lai varētu pilnvērtīgi darboties. Mēs izpildījām diezgan, tagad jāsaka, tādā somē diezgan fiziski grūts uzdevums. Tādas vienkāršas lietas kā būvs, siet un taisīt, un tas man īstenībā patīk, bet tas karstums piedod tādu baigo asumu. Mans mērķis bija ierasties šeit, gūt pieredzi, zināšanas un kļūt par skautu un gaidu vadītāju vietnieku. Lai gan es nevienu nepazinu, es nezināju, kā būs, bet ir jākāpj laikam ārā no savas komforta zonas. Un atnākot šeit, te ir pilnīgi savādāk cilvēki. Tagad tu nezini, kas notiek, viņi arī tevi nezina, bet viņi tāpat tevi pieņem. Un, liekas, tā ir tāda lieliska sajūta. Tas, kas man patīk, ir tas, ka mēs viens otram ik pa brīdim piedāvājam padzerties. Tas uzreiz tā mēs komunicējam un arī pasakam, kad ir forši izrakta bedre, un tas cilvēkam, kas tev bedre ir acis, tur galīgi traki, viņam uzreiz ir patīkamāk. Es domāju, ka noteikti ir vērts braukt, jo tā sajūta pēc tam, kad tu to būsi paveicis, ja tev ir pārliecība, ka tu to vari izdarīt, būs tiešām grandiozi, es domāju. Es uzskatu, ka ir nepareizi likt dalībniekiem darīt to, ko es pats neesmu izmēģinājis. Un tāpēc es ar savu komandu arī devu viņiem un sev 36 stundas, lai mēs izpildītu visus šos 30 uzdevumus. Katrā ziņā viegli nebija, bet caur adats acis, kā teikt, izlīdām cauri, un mēs varam droši teikt, jā, mēs to varam. Tu to vari!